Ļauzeni izglābs pasauli. Sveiks visiem, kas te man ir atnācis. Jāpaskatās. Atnācis ir kontents. Jā. Labi, pasūtīju es. Nezinu, jāapstās, kas tur iekšā. Es pasūtīju roktur aizmugrējumu vākam, lauviķim. Atvēršu ārā, vaļā paskatīsimies, kāds viņš tur ir. Nu, būs ko darīt. Jā, redz, kas te ir. Nu jā, tas pats rokturs. Pasūtījies lietot, atnāca viņš no Polijas. Cena, kopā ar ceļu kaut kāds 62 eiro, 51, kaut kāds 51, laikam. Nebija 62, nezinu, jāskatās. Kaut kur ap 60 grozās. Kaut kāds 52, laikam, bija, viņš pats maksāja. Bet arī tajā pašā ir RRLV. Skatījos no Latvijas šrotiem, kas nāk, viņš atnāk tur pa 2 dienām vai ko, šis atnāca kaut kādām 5 dienām. Kad tas 6 dienu vai 5 dienas vakarā pasūtīja, tagad ir, nedēļa var teikt, 6 dienas. Tā cena es skatījos, šis ir lietots, jaunu skatījos, Trodiķī maksā kaut kā 92 eiro no Trodo. Es nezinu, un tie RRLV, tur no Latvijas šrotiem tur bija 95, 110. Es nezinu, kāpēc viņi novērtēja viņu vairāk nekā jaunu. It kā tur arī tajā Trodo bija, ka tas ir oriģinālais. Nezinu, ko es par šo varu teikt. Tās gumijas ir tādas pacietas, izskatās, jā, bet tas nav svarīgi. Tā mašīna nav jauna un nav domāta tur izstādēji. Vienkārši braukt no punkta A uz punktu B. Kāpēc man vajag pirkt pa 90? Es varu nopirkt, labi, pa 60 arī nav lēti, jā. Plasmas gabals. Bet, viss te ir, vadiņi ir. Pats tas mikroslēdzis priekš tā arī ir. Viss ir. Likšanas vaina tikai, kas mums te ir? Ko es te? Šīs te 2 skrūvītes man jāatskrūvē. Šīs tur no mehānismu cilpu. Kas te ir? Ļozene. Te ir ļozene. Ļozenīte. Nezinu, kaut kā jānoflēš nost. Tas vadiņš te turās, redz, kā viņš ir noplīsis no šitiem. Līmēt, ņemties, nezinu, tas liekas, nekas labs tur nebūtu, un priekš kam tas vajag, atskrūvē šitās 4 skrūvītes. Ļozeni nostot. Kas man nebūs oriģinālā Volvo uzrakstu uz tās fiškas šitās. Bet bez tā var dzīvot, varbūt, kad pat tehīgāk izskatīsies bez tā uzraksta. Vienkārši melna bilde. Labi, tiem būtiem es vēl izdomāšu, bet, tā kaut kā izskatās. Atvienošu tos vadiņus. Kā redz, nesanāk te no šitās puses tos vadiņus atvienot, jo tas vadiņš iet cauri tur. Tur būs kontaktiņš. Kā tā būs jāskrūvē vaļā. Sagatavoju šito. Paņēmu kaut kādu, es paņēmu torku, kas dara, es nezinu. Kaut kāds numurs. To es tad domāju, ka es varētu skrūvēt vaļā. Viena skrūvīte. Reka nokrita labi. Tad redz, laikam šis būs uz kaut kādiem klipšiem, jā. Man ir šitāds te, ar šo es mēģināšu viņu kaut kādā veidā. Laikam te man ar abām rokām vajadzēs. Šitās ir darīšu uzmanīgi. Tās plasmas īpatnība, redz, bišķi ir dabūji paņemties, tā nebija vienkārši. Redz, šeit atskabargi ir uz ārpusi. Šeit stūrītī atskabargi ir uz iekšpusi.
Nu, un ar tiem stūrīšiem ir tā bišķi jānoņemās. Redz. Un šī dzeltenā stāv vienkārši iznāk ārā. Tātad stiprinājuma punkti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tā laikam bija kaut kur. Šitie ir tie virzieni, tie, nu, pozīcija notir vienkārši, ja. Un te ir skrūvītes. Tātad palika kas 8 šitie zobiņi, uzmanīgi nenolaust. Nu, te viņi tā arī stiprinās, redz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Not. Redz, te tas vadiņš ir, te vajadzēs atvienot. Un šitās tās skrūvītes. Apstāt 10. Es laik domāju, ka nu 10, bet nu, jā, 10 būs. Viss. Tā, turpinām skrūvēšu nost un tā jau. Vispirms jāatvieno laikam. Nu, ko tad redzi? Es te redzu. Jā, man šitā te viss salikts. Kas man jāizdara pirmais? Es atlaidu tās skrūvītes, bet es saprotu, ka man vajag to vadiņu. Ir 4 skrūvītes. 1, 2, 3, 4, jā. Un šeit viņam ir tas kontaktiņš. Kontaktiņu var mēģināt ar nagu, ja tādu padzīvojuši cilvēku nagi cietāki. Iespiest to mēlīt un paspiest uz āru kaut kā. Jā, redz, ārā ir, ka viņam tā mēlīt ir. Paspiest un pavilkt, kumijas blīvīt. Ko tad noņem šitos skrūvītes. Skrūvītes ir uz 10, jā, 6 vītni. Nokrita, galvenais nepazaudē to. Labi, te varam ņemt nost. Visu to paļu. Kas te man ir tagad, jā? Ja nu noskaidros, redz, šitas man darbojās, jā? Ja man tas būs vesels, es varu kādam atdot, ja kādam salūzis ir. Tur jau rakstiet kādu komentāru. Tur ir. Nekā lidoja te. Un tā jau sarunās, ot. Palika man Volvo uzraksti. Nu, ot, es taču teicu, ka ļozeni izglābs pasauli. Bez ļozenes nekur. Redz, kas notikās. Karoči, domāju, notīrīšu to stiklu, lai var uzlikt jauno. Nu, un aiztaisīja to vāku, man viņš noņemts tas viss. Nu, un dabūja norauties ar to otru plasmas, arī, ka viņi ir. Tā arī turās uz zeltainajiem tiem klipšiem un virziens tas mietiņš, kas blakus, tas viņu satur. Nu, no iekšpuses dabūja vienot klāt, nu, piereizes izmēģināja jauno rokturi. Bet neko jāmazgā, būs jānotīra viņš, jo tur jau diezgan nesmuks izskatās viss tas apakšā. Kroči ļozeni izglābs pasauli, tāds būs nosaukums. Nu, tu vajadzētu to visu notīrīt, redz. Nesmuks tur viss apakšā. Nu, notīrītā, palika tās švīks, bet es viņas nost negribu tur, kā es viņas izpulēšu stiklā, nekā redz, tā jau paņēmu ar šito razelitu, nomaucot. Domāju, ka tur pietiekoši, liks virsū un tā nav ko. Nu, ko tad es vēl te sadarīju, tā pie sevis tā apskatījos, jā, tā maliņa, tā blīvītas maliņa bija tāda pavisam, nu, sāēsta droši vien ar sāļiem vai kā. Te var redzēt šī otrā pusē, kā tas izskatās, jā. Nu, paņēmu, es atradu to hermētiķi, kas ir dzinējami. Nu, uzsmērēju plānu kārtiņu. Tā, lai netak tie ūdeņi tur virsū un droši vien, lai nepūst tā plasmas, kur tie stiprinājumi. Iespējams, tas ar laiku sāk laist un tad viņš, nu, kā saka, nokoridē kopā ar tām skrūvītēm, ka tur tā vainot. Labi, liks virsū un tā jau.
Nu, ko tad ir uzlikts? Tagad vairs nav Volvo, bet C30. Bišķi vēl to ir pietīrījis. Hermetiķis izlīd bišķi ārā. Bet to vēl pietīrīšu kaut kad. Es domāju, ka tas hermetiķis labi fiški, jo ūdens tek no augšas, satek apakšā. Tur tas slēdzīts mikro. Viss darbojās, tagad vairs nav Volvo C30. Un cita mašīna jāiet ir uz CSDD, jāpāraksta papīri. Liksās plastmas atpakaļ. Kas man te ir šitā. Te viņi tagad uzlikt. Šitā kaut kā. Šitā, Pavisam otrām. Kaut kā tā, jā. Kaut kā otrādāk, jā. 1, 2, 3, 4. Nu, tad šito plasmas jāliek. Nē, otrādāk. Kā darbs nav sarežģīts, tikai saspraust un nesalauzt. Ieskruvies skrūvītes un viss gatavs. Viss gatavs, viss darbojās, viss notiek. Redz, šito neaizmirstiet, aļozeni. Savādāk šitas nokrīt nost, aizsērtās ciet, un tad sākās paļu, kā dabūšu vaļā, un vēl kaut ko. Kas tam man bija vajadzīgs darbam? Darbam bija vajadzīgs kas? Bija vajadzīgs šis, vajadzēja bija 10 atslēdziņa, vajadzēja bija ļozene. Manā gadījumā vajadzēja Evo 300, man bija palicis no kartera remonta pāri. Ir, kāpēc neuzspiest viss? Tad šuriks, laikam vai 20. tāpēc uz acis skatoties 20. torks varētu būt. Nezinu, varbūt 25. Tev noteikti komplektiņā, ja vajadzēs, tad ir. Tad ko tad? Un to ļozeni, jā, to neaizmirstiet. Labi. Šito neaizmirsīs, viss būs kārtībā. Nevajadzēs plosīties 20 minūšu darbs. Labi. Tā jau līdz kādam citam kīnu.